Mūsdienu jaunieši pavada par 70% mazāk laika ar saviem draugiem satiekoties klātienē, kā to darīja pirms 20 gadiem kad es biju 15, 16 gadu vecumā. Bet tas nav traucējis jauniešiem šobrīd veidot dažādas dombiedru grupas un kopienas un turpināt draudzēties un forši pavadīt kopā laiku. Kāds ir iespējams? Protams, kā ar interneta palīdzību. Un tieši tāpēc mūsu šodienas tēma ir virtuālās kopienas un parunāsim gan par piederības sajūtu, ko tās veido, gan par prasmēm, ko mēs varam attīstīt internetā dažādās kopienās, gan arī par dažādiem riskiem, ar kuriem mēs varam sastapties šādās te interneta kopienās. Lai labāk izprastu šo tēmu, ir svarīgi, kāpēc tad mēs vispār veidojam kopienas. Un te atslēgas vārds ir piederība. Piederības sajūta ir bijusi aktuāla cilvēkiem jau no ļoti seniem laikiem. Kādreiz tas bija izdzīvošanas jautājums, jo vēl mūsu senči senos laikos vienkārši nespētu izdzīvot, ja tiem apkārt nebūtu vēl citi cilvēki, kas palīdzētu izdzīvošanas procesā. Mūsdienās psihologi saka, ka piederības sajūta arī ir pielīdzināma izdzīvošanai, un tikpat svarīga lieta kā ēšana un gulēšana. Līdz ar to, protams, mūsdienu tehnoloģijas sniedz mums iespēju šo piederības sajūtu atrast ne tikai klātienē, bet arī tiešsaistē, meklējot dažādas dombiedrus, ar kuriem mums ir, piemēram, līdzīgas intereses, hobiji, dažādas nodarbes, ko mēs varam kopā darīt tiešsaistē. Kas vēl ir lieliska priekšrocība šīm te virtuālajām kopienām, ir tā, ka tā mums palīdz tikties arī ar cilvēkiem neatkarīgi no tā, kur mēs dzīvojam. Piemēram, tu mācies klasē un tev ir kāds savdabīgs hobijs vai interesi, kas nav nevienam tavam klases biedram. Varbūt tu gribi attīstīt kādas prasmes, kur tev nevar palīdzēt skolotāji, kas atrodas tavā skolā, un tāpēc lieliski nāk palīgā internets, kur mēs varam meklēt domu biedrus un cilvēkus zinošus šajā jomā, kas mūs interesē, un ar viņiem iepazīties un kopīgi tad sazināties un pavadīt laiku, attīstot šīs prasmes, kas mums ir aktuālas. Vēl viena lieta virtuālajām kopienām, kas palīdz tām gūt popularitāti, protams, ir tas, ka cilvēkiem, kas ir introverti, tādi, kas ikdienā varbūt kautrējās, pienāk kādam klāt un uzsākt sarunu, jo tas nepavisam nav viegli. Internetā šajās te vietnēs ir daudz vieglāk sākt sarunāties, izpausties un būt patiesākiem un atklātākiem, kā tas ir reālajā dzīvē. Līdz ar to šī iespēja atrast dombiedrus ne tikai visā Latvijā, bet pat visā pasaulē, un šī komunikācijas atvieglošana ir divas lietas, kas, protams, rāda to, ka šīs virtuālās kopienas kļūst aizvien vairāk populāras. Jā, viennozīmīgi popularitāte auga arī Covid laikā, kad mēs nevarējām iet uz skolu, satikt savus draugus, tad šis bija burtiski kā glābiņš, satikties internetā, veidot kādas kopīgas čata grupas, veidot domu biedru grupas, kur mēs varam tikties gan ar draugiem, ko mēs jau pazīstam, gan meklēt arī jaunus draugus, lai tad rastu šo piederības sajūtu, lai varētu kopīgi parunāties par to, kas mūs satrauc, par to, kas mūs interesē, un tādā veidā justies labāk un priecīgāk savā ikdienā. Veidi, kā pavadīt laiku ar saviem draugiem un dombiedriem internetā ir ārkārtīgi daudz, bet viens no vispopulārākajiem, protams, ir video spēles. 85% pusauģu atzīst, ka viņi spēlē šīs spēles internetā, un vecākiem nereti šķiet, ka tā ir kaut kāda sava veida atkarība, ka viņi gūst kaut kādu adrenalīnu, vēlas uzvarēt un gūt kaut kādu spriedzes sajūtu. Tomēr 72% no jauniešiem atzīst, ka viņi spēlē nevis tāpēc, lai uzvarētu, bet lai pavadītu laiku ar citiem, lai varētu kopā ar draugiem izsmieties, veikt dažādus uzdevumus un vienkārši forši pavadīt kopā laiku šādā veidā. Protams, negribas arī visu izpušķot, un daļa no cilvēkiem kļūst atkarīgi arī no dažādiem sociālajiem mēdījiem un no video spēlēm. Tomēr, kā tad mēs varam atšķirt, kad tā ir atkarība un kad tas jau ir kā pievienotā vērtība mūsu dzīvei? Tas galvenais faktors, pēc kā mēs vadamies, ir tad, ja šī nodarbe, piemēram, spēles internetā, traucē mūsu ikdienas dzīvei. Traucē tik ļoti, ka mēs, piemēram, nespējam vairs mācīties, neapmeklējam skolu, mums ir traucēts miegs, mēs neguļam pa nakti, visu nakti spēlējam šīs spēlītes, ka mums parādās sliktas sekmes skolā, ka mēs neēdam pietiekami un nesatiekamies ar draugiem reālajā dzīvē. Tad, protams, ir pamats domāt, ka kaut kas nav kārtībā un ir jau jāierobežo šīs te aktivitātes. Tomēr veselīgā daudzumā, ja mēs darām visas pārējās aktivitātes, kas mūsu dzīves kvalitātei ir vērtīgas un papildus arī šīs izklaides, tad tas ir kā pievienotā vērtība un tur mēs iegūstam kā cilvēki papildus šo te piederības sajūtu un varam
pavadītu kvalitatīvu laiku. Kas nemazāk svarīgi, liela daļa jauniešu atzīst, ka viņi arī tiešsaistē, spēlējot spēles vai pievienojoties kādām grupām, kur tiek komunicēts par viņiem aktuālām tēmām, ne tikai labi pavada laiku, bet arī sastop jaunus draugus. Un var jau teikt, ka īstas draudzības eksistē tikai reālajā dzīvē, tomēr ir gana daudz piemēru, ka arī no tiešsaistes cilvēki izveido īstas, patiesas un ciešas draudzības. Jo mēs pievienojamies kādai kopienai un kādiem cilvēkiem, kuri varbūt mūs saprot jau no pusvārda, ar kuriem mums ir kopīgas intereses, un vēlāk neviens jau nav teicis, ka šīs draudzības tālāk nevar pāraugt par tādām, kur mēs tiekamies arī reālajā dzīvē. Un gana daudz ir arī tādu piemēru, kad virtuālās kustības tālāk dzīvē nokļūst pavisam par reālām tikšanās reizēm. Viena no tādām populārām kustībām ir skrējēju klubi. Piemēram, aplikācijā Strava cilvēki pievienojas dombiedru grupām ar līdzīgām sportiskām aktivitātēm. Piemēram, tie ir skriešanas entuziasti, kuri meklē dombiedrus, dalās, piemēram, kādi skriešanas apavi ir ērtākie, kādi maršruti ir interesanti, un pat rīko kopīgus skriešanas treniņus, lai vēlāk no šīs virtuālās domu biedru grupas satiktos arī reālajā dzīvē un pavadītu kopīgi laiku sportiskās aktivitātēs. Un daudz cilvēki atzīst, ka viņi reālajā dzīvē nespēja atrast šādus te domu biedrus, ar kuriem kopā, piemēram, doties skrējienā. Tomēr šajā domu biedru grupā Stravā viņi ir atraduši cilvēkus, kas ir tikpat aktīvi, skrien līdzīgā tempā un var kopīgi doties kopīgos sportiskos izaicinājumos. Tātad, piemēram, 2024. gadā Stravā šī skrējienu grupas dalībnieku skaits pieaug pat par 60%. Liela daļa no tiem bija arī jaunieši, kuri atzina, ka tas ir lielisks veids, kur viņi var atrast arī jaunus draugus. Bet arī runājot par spēlēm, ko es jau iepriekš pieminēju, 47% no jauniešiem kādā aptaujā atzina, ka spēlējot šīs datorspēles ir ieguvuši jaunus draugus, cilvēkus, ar kuriem viņi var komunicēt arī ārpus šīm spēlēm. Šīs virtuālās kopienas ir ne tikai veids, kā atrast jaunus draugus, bet ir pierādījies, ka tā ir arī brīnišķīga platforma kādām lielām un pasaules mēroga iniciatīvām. Varbūt esat dzirdējuši, ka pirms vairāk kā 10 gadiem bija tāds Ice Bucket Challenge, kur cilvēki tika aicināti uzliet sev uz galvas ledus augstu ūdeni un publicēt video ar to internetā. Tas nebija tikai kārtējais sociālo mediju izaicinājums, tam bija daudz cēlāks mērķis. Caur šo aktivitāti tika aicināts ziedot naudu slimību pētniecībai. Un vairāki miljoni cilvēki sekoja šai akcijai, un ir teikts, ka tie bija vairāk kā 17 miljoni cilvēku, kur publicēja šāda veida video, kur viņi uzgājuši sev šo ledus augsto ūdeni, un šīs aktivitātes laikā labdarības akcijai tika ziedot $115 miljoni, ļaujot ar šo naudu izpētīt retas saslimšanas un finansēt arī zāļu izveidi šo slimību ārstēšanai, kas nozīmē, ka internetā dzimusi kustība, domu biedru grupa, kas šo aizsāka, veica reāls pārmaiņas, kas bija globāli jūtamas un no kurām bija reāls ieguvums. Līdzīgas labdarības aktivitātes pasaules mērogā mēs varam redzēt arī spēļu industrijā. Piemēram, kāda domu biedru grupa, kas ir izveidojusi tādu aktivitāti kā Games Done Quick, kas nozīmē, ka klātienē satiekas cilvēki, kas pēc iespējas ātrāk vienā zālē tiešraidē spēlē spēles un pēc iespējas ātrāk sacenšas, kurš ātrāk šīs spēles izspēlēs, paralēli vācot ziedojumus. Un, piemēram, 2024. gada vasarā bija viens no pasākumiem, kurā tika saziedot $2,5 miljoni organizācijai Ārsti bez robežām. Un visas šīs aktivitātes laikā, kopš tā tiek veikta ar dažādiem pasākumiem, ir saziedot jau vairāk nekā $51 miljonus, kur sanāk, ka šis tiešsaistes hobijs, šī spēļu spēlēšana, kas piesaista citus cilvēkus, kas skatās, kā šīs spēles tiek spēlēts, palīdz arī savākt naudu labdarībai šai kopienai, kur darbojas ar kopīgu mērķi un darīt tiešām labus darbus pasaulē. Lai arī cik pozitīvu pienesumu sniedz dažādu spēļu spēlēšana, ne jau visi no mums nodarbosies ar labdarību savā kopienā. Daži no mums vēlas spēlēt spēles vienkārši tāpēc, kā jau iepriekš pētījumos tika teikts, lai pavadītu laiku kopā ar draugiem. Savukārt vecāki to nevienmēr saprot
un skolotāji to nevienmēr saprot, un bieži vien spēles tiek uzskatīts par izniekotu laiku. Bet, lai būtu daži argumenti, kāpēc tas tā nav, parunāsim, kas tad ir tie ieguvumi un tās prasmes, ko jaunieši vispār uztrenē, spēlējot spēles. Un es te varu nosaukt vismaz 5 prasmes, ko var trenēt, spēlējot datorspēles komandās kopā ar saviem dombiedriem un draugiem. Pirmais no tiem jau ir komandas darbs, jo spēlējot kādu spēli, mēs darbojamies kā viena komanda, mums ir savā starpā jāsazinās, jākoordinē, ko mēs darīsim un kā mēs darīsim, līdz ar to tas brīnišķīgi attīsta šo te kopīgo darbošanos. Tāpat svarīga otrā prasme, kas ir komunikācija reālajā laikā. Jo tad, kad mēs spēlējam spēles online, darbības un visas aktivitātes notiek tieši tagad, mums ir jārēģē tieši tagad un jāmācās komunicēt tieši tagad ar saviem komandas biedriem. Tāpat trešām kārtām attīsta stratēģisko domāšanu. Mums ir jāveido plāns, mums ir jāspēj ātri pieņemt lēmumi un jāpielāgojas spēlē, kurā viss nemitīgi mainās. Un, protams, tas arī attīsta noturību, jo nevienmēr mums izdodas spēlē uzvarēt, tāpēc mums ir jāiemācās šie zaudējumi, jāiemācās, kā saņemties, mēģināt vēlreiz un mācīties no kļūdām. 5. ieguvums, kas ir, ja mēs spēlējam jau plašākā, ne tikai savā draugu lokā, bet varbūt pasaules kontekstā, ir starpkultūru saziņa. Mēs sazinamies ar citiem cilvēkiem no dažādām valstīm un sadarbojamies un spēlējam kopā ar viņiem. Tās ir tādas svarīgas prasmes, ko jaunieši var attīstīt spēlējot datorspēles, un kas noteikti noderēs arī reālajā dzīvē, jo vēlāk strādājot pie dažādiem projektiem, mums tas pats vien būs nepieciešams. Gan šis komandas darbs, gan komunikācija ar mūsu kolēģiem reālajā laikā, gan arī stratēģiska domāšana, lai spētu dažādas uzdevumus izpildīt, un, protams, noturība, jo arī tāpat kā spēlēs arī dzīvē, nevienmēr viss izdodas kā plānots, un mums ir jāmāk saņemties un sākt no jauna un mācīties no savām pieļautajām kļūdām. Protams, varam to darīt savam priekam un jautrībai un attīstīt šīs te visas prasmes, bet dažādi piemēri liecina par to, ka daži jaunieši iet soli tālāk un nonāk pat līdz pasaules turnīriem. Mums ir viens no Latvijas puišiem, Helvijs Saukants, kurš ir pirmais latvietis, kas 2022. gadā ar savu komandu, kas bija starptautiska komanda, uzvarēja Counter-Strike turnīrā, kur cīnījās 32 komandas, un kur viņi jau no virtuālās pasaules, kur viņi spēlē katrs savā pasaules malā, tikās reālajā dzīvē, lai izspēlētu šo turnīru. Šajos turnīros arī ļoti iespaidīgas naudas balvas, un viņš ar savu komandu 22. gadā uzvarēja. Komandā viņš bija vienīgais latvietis, un pārējie bija no Dānijas, Itālijas, Norvēģijas un Kanādas komandas biedri. Un tad kopīgi viņi šajā turnīrā uzvarēja un satikās klātienē, protams, arī šajās spēlēs un laimēja iespaidīgu naudas balvu. Tā kā dažkārt šī socializēšanās ar draugiem var pārvērsties par sava veida pat profesionālu online sportu, kurā ir iespējams ar savu komandu laimēt pat iespaidīgas balvas. Tomēr es nevēlos visu šo te tā izpušķot un teikt, ka tagad visiem būtu jāsēž pie datora un jāspēlē spēlītes, jo tas tikai un vienīgi attīsta prasmes un tam nav nekādas ēnas puses. Tad es jūs, protams, maldinātu, jo tas, kas nereti mums aizmirstās, ka visas šīs spēles un visas šīs būšanas ar kopienām, tam ir jābūt kā papildinājumam mūsu dzīvē, kā jau es iepriekš minēju, nevis jāaizstāj. Un tas, kas nāk kā mīnus visiem šiem te e-sportiem un visām būšanām dažādos fórumos un čatos, ir ļoti liels un dažkārt pat tiešām pārmērīgs ekrāna laiks, kas nozīmē, ka mēs mazāk dzīvojam reālajā dzīvē, pārstājam varbūt komunicēt ar saviem draugiem mums apkārt, ar savu ģimeni, un cieši mūsu mācības vai kādas citas svarīgas mūsu dzīves sastāvdaļas. Un tad, protams, parādās šī te interneta spēka ēnas puse. Un, lai arī attīstas jaunas prasmes, tomēr, ja spēles mums un citas aktivitātes sociālos mēdījos mums jau traucē miegam un ēšanai, tad tas vairs nav tik liels ieguvums. Līdz ar to ļoti svarīgi ir runāt par šādām te veselīgām kopienām, par veselīgu līdzsvaru starp to, cik daudz laika mēs pavadam tiešsaistē, spēlējot spēles, komunicējot ar saviem draugiem, darot citas aktivitātes,
un starp to, cik laika tomēr mums paliek reālajā dzīvē satikt cilvēkus, uzturēt acu kontaktu, spēt sarunāties un būt klātesošiem tam, kas notiek tieši tagad un te. Tas ir stāsts par sevis regulāciju, kas nevienmēr ir viegls uzdevums. Tāpēc nereti, protams, mums ir jāpieņem, ka iesaistās arī vecāki, kontrolējot mūsu ekrānu laikus un mūsu tiešsaistes aktivitātes, jo citādāk ir iespēja pazust interneta vidē daudz par ilgu. Un nav jau tā, ka tikai jaunieši netiek galā ar šo problēmu, ar šo situāciju, ka internets ievelk un mēs tur pavadām pārāk daudz laika. Tā ir aktuāla problēma arī mums pieaugušajiem. Līdz ar to tā ir jaunā gadsimta problēma, ar kuru mums visiem kopā jāmācās tikt galā. Un neskaitot, protams, šo te ekrāna laiku, kas var palielināties, aizraujoties ar kādu aktivitāti internetā, atrodot foršus dombiedrus, ar kuriem gribas sazināties un runāties. Otra lieta ir saprast, ka arī ne katra kopiena, ne katra dombiedru grupa, ko mēs varam atrast un kur mēs varam pievienoties, mums var būt laba un noderīga. Un tas, kas ir jādara, pievienojoties šīm kopienām, ir jāmēģina saprast, vai tā mums vispār nāk par labu, jo pastāv dažādi riski. Viens no pētījumiem liecina, ka aptuveni 3 no 4 jauniešiem, kas ir pievienojušies domu biedru grupai, tiešsaistes spēlēm konkrēti, ir piedzīvojuši aizskaršanu un apsaukāšanos. 60% spēlētāju saka, ka viņi ir pametuši šīs spēles, jo ir nespējuši sadzīvot ar toksiskām attiecībām, kas veidojās šajā tiešsaistes vidē. Tātad tas ir diezgan liels rādītājs. Kāpēc tik daudz cilvēki izvēlas aizskart kādu un slikti izturēties? Noteikti tas iemesls ir šī te sava veida anonimitāte, ko sniedz šī te tiešsaistes vide, ka mums ir vieglāk ne tikai uzsākt draudzīgas sarunas ar cilvēkiem, ja mūs neredz un nepazīst, bet dažkārt dažiem ir vieglāk arī uzsākt neadekvātu komunikāciju, aizskaršanu, jeb tā saucamo bullyingu, tad, kad viņi nemaz nav redzami pārējiem. Līdz ar to ir svarīgi, ka šajās dombiedru grupās vai šajās spēlēs, kurās mēs pievienojamies, ir iekšējās kārtības noteikumi un ir moderatori, kas pieskata, vai viss ir kārtībā, vai tie noteikumi tiek ievēroti. Un nereti, protams, arī vecāki un sabiedrībā dažādi cilvēki ceļ trauksmi par dažādām vietnēm, kurās viņi ir novērojuši, ka tā drošība īsti netiek ievērota. Piemēram, ļoti populāri tagad ir spēlēt Roblox spēles. Roblox, kā jau jūs droši vien zinat, ir platforma ar miljoniem dažādu lietotāju veidotām spēlēm, kas ir brīnišķīgs veids, kur izpausties gan pašiem jauniešiem, veidojot savas spēles, gan arī spēlējot tās un pievienojoties citu izveidotām spēlēm. Tomēr ļoti viegli tur ir nokļūt spēlēs, kas nav domātas atbilstoši vecumam, vai arī satikt kādus svešiniekus, kuriem varbūt nav vienmēr tie labākie nodomi. Tā kā vecāki pamanīja, ka šajā platformā nereti bērni un jaunieši nokļūst savam vecumam neatbilstošās spēlēs un ka diezgan bieži pieaugušie uzsāk komunikāciju, neatbilstošu komunikāciju ar bērniem un jauniešiem, tad 2024. gadā arī pāris žurnālisti no Washington Post un vērs uzmanību uz to, ka tieši šajā Roblox platformā bērni nevar būt droši un ka pieaugušie cenšas ar viņiem sazināties, izliekoties par bērniem. Protams, ka tas, ko sagaidām mēs kā sabiedrība, ir, ka šīs vietnes ņemtu vērā mūsu bažas un ieviestu kaut kādu veidu izmaiņas. Arī šobrīd, piemēram, Roblox ir spiests mainīt savu privātuma politiku un mainīt savus nosacījumus, lai aizvien labāk pasargātu bērnus un jauniešus no šādām te situācijām. Piemēram, ierobežojot čata funkcijas, lai sveši cilvēki nevarētu rakstīt bērniem. Tāpat arī ieviešot dažādus vecuma kontroles, lai maksimāli izvairītos no tā, ka pieauguši cilvēki izliekas par maziem bērniem vai ka pārāk mazi bērni var pievienoties šīm spēlēm. Tomēr nereti šādas pārmaiņas nenotiek nemaz tik ātri. Kaut kādas jaunas platformas attīstās, gūst popularitāti, vēl pirms tur ir ieviestas visas drošības funkcijas, kuras mēs gribētu tur sagaidīt. Tāpēc jārīkojas ir mums pašiem. Kā neiekļūt tur, kas mums nav, spēlēs, kas mums nav, vai vietnēs, kas mums nav atbilstoši. Protams, pirmsākumā mums ir jāskatās uz kaut kādu vecuma marķējumu aprakstu. Vai tur ir rakstīts, vai šīs spēles ir visa vecuma spēlētājiem, vai šī dombiedru grupa ir paredzēta kādu noteiktu vecuma dombiedriem, lai tad mēs neiekļūtu tur, kur mūsu klātbūtne nav paredzēta. Protams, ka mēs sagaidām no šīm vietnēm un spēlēm, ka tās reaģēs un ieviesīs dažādas ierobežojumus, lai mēs tur varētu katrs justies droši. Tomēr dažkārt dažādas spēles un platformas
tik ātri kļūst populāras, kad nepaspēja vēl ieviest visus ierobežojumus, līdz tās jau ir piesaistījuši gana daudz cilvēku. Un tieši tas ir gadījums, kas notika arī ar Roblox. Ārkārtīgi daudz lietotāju, ārkārtīgi daudz aktivitātes, bet nepietiekami daudz stingru robežu. Un tad, protams, mums pašiem arī ir jāieslēdz savus filtrus, un pirms mēs kaut kam pievienojamies, vai tā ir spēle, vai kāda cita dombiedru grupa, mums var jāapskatās, vai tur ir kāds vecuma ierobežojums, un ja tur ir, tad pievienojamies tam, kas, protams, ir atbilstoši mūsu vecumam. Tāpat ir svarīgi dažādās vietnēs atslēgt privātā čata funkcijas, lai izvairītos no tā, ka ar mums sazinās nevēlami cilvēki. Ja nu gadījumā esam sazinājušies ar kādu, kontrolēt informāciju, ko mēs šiem cilvēkiem dodam. Un vienmēr, pat ja cilvēki izklausās draudzīgi un forši, mums ir jāatcerās, ka internetā mēs tā pa īstam 100% nevaram zināt, kas sēž ekrāna otrā pusē. Tāpēc tā lieta, ko mēs varētu darīt, ir nedot svešiniekiem savu personīgo informāciju. Nestāstīt par to, kur mēs dzīvojam, par to, kur strādā mūsu vecāki, kad mēs dosimies atvaļinājumā un dažādas līdzīgas sensitīvas tēmas, kas var piesaistīt nevajadzīgas situācijas nākotnē. Tomēr, kā jau es stāstīju iepriekš, tieši virtuālajā pasaulē nereti pusauģi atrod savus dombiedrus un draugus, un tur veidojas ļoti cieša saikne un uzticība, kā pat daudzi min, viņi ir atraduši savus draugus online. Kā tad novilkt to robežu un saprast, kurā mirklī mēs vienkārši draudzīgi komunicējam, un kurā brīdī kāds jau varētu prasīt kaut ko aizdomīgu vai nevajadzīgu, un kuri tad ir tie sarkanie karogi šādās te virtuālajās kopienās, kuri mums būtu jāpamana un jāredz, ka tas kaut kas nav kārtībā. Viena no pirmajām lietām ir tad, ja šie svešie cilvēki lūdzu mums dalīties ar savu personīgo informāciju. Viņi grib zināt vārdu, uzvārdu, viņi grib zināt precīzi skolu, adresi, var sākt prasīt, atsūtīt kādas fotogrāfijas. Tad šis jau ir tāds signāls, ka tāda pārmērīga interese var nebūt gluži adekvāta. Kas ko vēl dara cilvēki, kuriem ir nepārāk labi nodomi, viņi no šīm te kontrolētām platformām mēģina pārvilināt uz privātām sarakstiem kaut kur citur. Piemēram, aicina uz kādu čatu ārpus šīs dombiedru grupas, lai varētu tad vairāk izprašņāt un iepazīt tevi un dabūt no tevis informāciju. Vēl viena lieta, no kā ir jāuzmanās, ir, ja kopienā ir kaut kādi nosacījumi, noteikumi, un tomēr nav nekāds moderators un tie netiek ievēroti. Tas, protams, arī ir sarkanais karogs tam, ka īsti šajā kopienā varbūt līdz galam nevar justies droši. Vēl viena lieta, protams, kas ir saistīta varbūt ne tik ļoti ar kaut kādu informācijas izvilināšanu, bet vispār ar labsajūtu, ir jāpiefiksē, vai šajā kopienā komunikācija ir draudzīga, vai nenotiek apsaukāšanās un kaut kāda tāds naidīgums. Tad, protams, tas arī ir sarkanais karogs, ka šī nav īsti laba kopiena, kurā ilgtermiņā uzturēties. Jo tad mēs no tās stadijas, kur mēs jūtamies priecīgi un piepildīti, ar saviem dombiedriem varam nonākt pilnīgi pretējā virzienā, kur mēs jūtamies vēl vairāk, vēl sliktāk un bēdīgāk, un ka tas mums nedod nekādu papildus prieku. Un tas ir noteikti skaidrs signāls, ka mums ir jāmeklē kāda cita vieta, kur uzturēties un pavadīt laiku. Un internetā to vietu ir vienkārši tūkstošiem, un mēs varam atrast kaut ko daudz labāku un piemērotāku, kur saisties daudz labāk. Ja tev tomēr ir sajūta, ka piemērot kopienu internetā tu nevari atrast, tad izveidot tādu pats. Mūsdienās ir ļoti daudz plašas iespējas, kā veidot jaunas kopienas un piesaistīt tieši tos cilvēkus, kas tev ir interesanti un ar kuriem kopā tu gribētu pavadīt laiku. Papētot, kur tad ir iespēja un kā ir iespēja radīt šīs te kopienas. Viena populāra lieta ir šie Discord serveri, kur var veidot dombiedru grupas praktiski par jebkuru tēmu. Ja sākotnēji man likās, ka tās ir tādas vietas, kur ir vienkārši katrā grupā tūkstošiem cilvēku un notiek milzīgs troksnis, jo daudzi kaut ko publicē un nemitīgi dalās, tad patiesībā dati rāda, ka lielākā daļa šie te serveru dombiedru grupas īstenībā ir diezgan mazas, un arī tu vari izveidot nelielu dombiedru grupu, jo labāk ir, ka tajā ir 5 līdz 10 tiešām forši un atsaucīgi cilvēki, nekā tur ir 100
un tā informācija un tā komunikācija varbūt paliek vairs netik kvalitatīva. Tāpat var meklēt dombiedrus pēc dažādiem hashtagiem. Piemēram, TikTokā bija ļoti populārs hashtags BookTok, kuram ir 85 miljārdi skatījumi, kas vienoja dombiedrus, kuriem patīk lasīt grāmatas. Tātad arī caur šādiem te hashtagiem ir iespēja meklēt cilvēkus, kuriem patīk līdzīgas lietas un pievienoties šādai virtuālai kopienai. Tāpat ļoti daudz informācijas un dombiedrus varam atrast arī Reddit, kas ir fórums par praktiski jebkuru interesantu tēmu vai jautājumu, kas mums ir aktuāls. Tur mēs varam atrast dažādas atbildes un viedokļus. Tāpat ir grupu čati, ko mēs varam izveidot, WhatsApp, Telegram, Snapchat, kur tie tavi draugi ir, tur var izveidot kādu grupu un komunicēt ar viņiem šajā te grupā. Un arī, kad tu esi grupas administrators, tad tu vari izveidot arī grupas noteikumus un pieskatīt, ka cilvēki tos ievēro, un tad kopīgi sazināties šādā grupā. Un, protams, kad var veidot dombiedru grupas arī klātienē savā skolā, kādā jaunatnes centrā. Mēs varam izveidot dombiedru grupu un izmantot skolas vai jaunatnes centra telpas un tad tikties ar saviem dombiedriem kopīgās aktivitātēs. Tāpat mēs varam jaunatnes centriem painteresēties, vai viņiem ir kāds projekts, kuram ir pieejams finansējums. Piemēram, tev interesē fotografēšana vai video veidošana, tad tu painteresējies, vai varbūt ir iespējams šī centra ietvaros izveidot kādu pulciņu vai dombiedru grupu, kur jūs kopā tiekaties uz nodarbībām, un pēc tam visi kopīgi veicat aktivitātes, piemēram, ejat kaut ko filmēt un fotografēt, kas arī ir brīnišķīga lieta, kā tad šo te dombiedru grupu veidot arī klātienē. Ja tu veido šādu grupu, ar ko tu vēlies kopā pavadīt laiku, tad, manuprāt, veiksmīgi ir izvēlēties gan šauru tēmu, lai šī grupa nav tāda, kas ir pilnīgi visiem piemērota, tam plašam lokam ar cilvēkiem, bet atrast kaut kādu šaurāku tēmu, kas tev ir sirdī tuva, un atrast dažas dombiedras, kuriem arī tā būs aktuāla, un tad jūs šī tēma vienot. Un tad izvēlēties vietu, vai tas ir Discord, vai tie čati, vai kāda cita platforma, kur jūs varat satikties, un tad izveidot noteikumus grupai un izdomāt, kāda šī grupa varētu būt, un atcerēties, ka ir svarīgi, lai visi viens pret otru izturās ar cieņu, un jums ir patīkama komunikācija, jūs gūstat prieku no šīs te kopā būšanas, un tad, kad tik tālu tu jau esi ticis, tad uzaicini pirmos cilvēkus. 5 līdz 10 draugus, varbūt pat sāc ar mazāk ar pāris draugiem, aicina viņus pievienoties un lēnām varbūt, ka viņi pievieno savus draugus un tā kopā veidojās aizvien lielāka dombiedru grupa. Tad tas, kas ir svarīgi, ka šī grupa ir izveidota, protams, ir regulāra komunikācija, regulāri kaut ko publicēt, veidot dažādas sarunas un plānot aktivitātes un, protams, kad vien ir iespējams satikties arī dzīvē. Protams, ja tu esi pārliecināts, ka šie cilvēki ekrāna otrā pusē ir uzticami un jums tiešām būtu nepieciešams dzīvē satikties un ka tas būtu droši. Kopiena var būt praktiski par jebko, kas tev ir interesants un kas varētu būt interesants arī citiem cilvēkiem. Tā var būt par mākslu un zīmēšanu, kur jūs veidojat kādus kopīgus mākslas projektus un dalaties ar savu paveikto. Tā var būt grāmatu lasīšana, kā no TikTok piemēra, kur jūs lasat grāmatas un dalaties atziņās. Tā var būt programmēšana, kur jūs kopīgi kaut ko kodējat un veidojat kopīgus projektus. Tā var būt arī mūzicēšana, kur dalaties ar savām sarakstītajām dziesmām un ar citiem, varbūt tekstiem dziesmām vai mūziku, vai varbūt kāds raksta mūziku un atrod dombiedrus, kurš sacer tekstus un kādu, kur dzied, un varbūt jums pat iznāk izveidot grupu. Tāpat tas var būt saistīts arī ar valodas mācīšanos un ceļošanu un skriešanu un sportu. Praktiski jebkas, kas tavā ikdienā ir kā hobijs, kā tava papildus interese, var kļūt par galveno tēmu tavai kopienai. Svarīgākais, ko atcerēties, veidojot šo te kopienu un esot daļai no kopienas, ka aiz ekrāna arī ir cilvēks. Pat ja mēs neredzam seju un nepazīstam viņu dzīvē, tas ir reāls cilvēks, tāpēc ir svarīgi komunicēt ar viņu tikpat jauki un tāpat, kā mēs komunicētu arī reālajā dzīvē. Vienmēr būt empātiskam un padomāt, pirms mēs sūtam un nesūtīt kaut kādas lietas emociju iespaidā. Kā saka, pietiek ar vienu diennakti reizēm, lai visas spēcīgās emocijas pazustu un mēs nākamajā dienā jau vairs negribētu sūtīt to, ko mēs iepriekš bijām nolēmuši. Un atcerēties, kā arī visādās kopienās, ka tā ir interneta vide un viss, ko mēs tur ievietojam, ko mēs tur publicējam, tur arī paliek.
Un pat, ja mēs to izdzēšam, kāds jau varbūt uztaisīs ekrāna šāviņus un šo informāciju kaut kur padalījies tālāk. Tāpēc arī mazās kopienās, kur rodas šī drošības sajūta, ka mēs varam likt visu, kas mums ienāk prātā un būt ļoti patiesi, ir jāatcerās, ka tomēr šī informācija var aizplūst arī tālāk. Vienalga, vai veidojot savu kopienu, vai esot daļai no citas kopienas, visu laiku ir svarīgi uzturēt, pārbaudīt šo, vai es šajā kopienā jūtos labi, vai man ir vērts te būt. Un tie daži jautājumi, ko mēs varam sev uzdot, vai es te jūtos droši būt es pats, vai es varu atklāties tāds, kāds es esmu, vai man nav nekas jātēlo. Otrs, vai šeit cilvēki izturās ar cieņu viens pret otru, vai te nav apsaukāšanās, aizvainošana, un vai līdz ar to es jūtos labi. Vai grupai ir noteikumi un vai tie reāli darbojās. Tad nākamais, ko ņemt vērā, vai no manis neprasa kādu privātu informāciju pārāk kaut ko jau personīgi, kas varētu būt aizdomīgi, vai neaicina mani pāriet uz kādu privātu komunikāciju kaut kur citur. Pēdējais jau būtu attiecināms uz sevi pašu, vai es pēc visiem grupas biedriem izturos tā, kā gribētu, lai izturās pret mani. Ja uz šiem jautājumiem atbilde ir pozitīva, kad viss šajā ziņā piepildās, un mēs jūtamies droši, mēs jūtamies piepildīti, visi viens pret otru labi izturās, un mums te ir patīkami, un arī mēs atgriezenisko saiti dodam citiem patīkam, tas nozīmē, ka šī kopiena mums noteikti ir īstā un nāk mums par labu. Lai arī liela sabiedrības daļa un galvenokārt arī vecāki, bažījoties par mūsu labsajūtu, uztraucas par to, ka jaunieši pārāk daudz laika pavada sociālos mēdījos, video spēlēs vai kaut kur citur internetā, un dažkārt pat varbūt draud ar to, ka aizliegs šo te visu darīt. Ir skaidrs, ka aizliegt šīs te kopienas un šos te būšanu kopā internetā nav iespējams, jo nu jau mēs dzīvojam laikmetā, kad internets un kopā būšana tiešsaistē ir daļa no mūsu dzīves. Līdz ar to kopienas ir vērtīga un svarīga daļa, ar ko piepildīt savu dzīvi. Tomēr galvenā prasme ir izvēlēties īsto kopienu, kurā mēs tiešām labi jūtamies, kur mēs kaut ko iegūstam un kur tā ir pievienotā vērtība mūsu dzīvei, nevis visa mūsu dzīve, kas traucē mūsu reālajai dzīvei klātienē. Tā kā, lai izdodas atrast savu kopienu un ideālā versijā, lai ar saviem draugiem no virtuālās kopienas izdodas arī satikties klātienē.